es varbūt atšķirībā no maniem kolēģiem runāšu par ekskursijas maršrutu, un mēs tā kā drusku ielūkosimies šajā maršrutā, bet, protams, nepilnībā, jo, ja mēs to vēlētos darīt, tad mums būtu šeit jāpavada vismaz kādas 2 stundas. Ja mēs runātu ļoti plaši un ilgi par katru objektu, tad mēs apskatīsim tos svarīgākos. Un ievadā es vēlētos tādu nedaudz statistisku tā kā atkāpi, tad Reizeknē tātad pēc Krievijas impērijas statistikas datiem 1897. gadā vairāk kā 50% bija ebreju tautības pārstāvji, un lai arī turpmākajos gados šis procents tomēr pamazām samazinājās, tomēr ebreji veidoja vienu no būtiskākajām minoritātēm vispār Reizeknes pilsētā, un konkrēti viens interesants piemērs no 25. gada statistikas, tātad 75% no visiem tirdzniecības uzņēmumiem piederēja ebreju tautības pārstāvjiem. Ja mēs runājam tieši par maršrutu, tad viņā ir iekļauti 24 objekti, un tātad objekti ir dažādi, sākot no, teiksim, ebreju dzīvojamajām ēkām un tirdzniecības vietām, beidzot arī ar izglītības iestādēm un arī reliģiskajām iestādēm. Tātad, un ja mēs ieskatāmies laika periodā, kādu tad aptver šie 24 objekti, tātad tas ir no pat 18. gadsimta beigām, tātad sākot ar ebreju kapsētu izveidi līdz pat mūsdienām. Jā, nu šeit ir tāda neliela tikai ieskats, tas bija viens no tātad maršruta sākotnējiem plānojumiem. Tad mēs varam redzēt, ka pamatā lielākā daļa tātad ekskursijas objektu atrodas pilsētas vecajā daļā. Tas ir arī izskaidrojums ar to, ka tikai no 1851. gada tātad ebrejiem tika atļauts būvēt savas ēkas un uzturēties tajās pāri tātad jaunajā pilsētas daļā, kas ir aiz Reizeknes upes. Un līdz ar to ļoti daudzi objekti pārsvarā atrodas tātad vecajā pilsētas daļā. Nu jā, un tad bija tāda lieta, ka es mēģināju iedalīt šos objektus, jā, kaut kādās kategorijās, un tātad pamatā sanāca pagaidām 4, jā, un pirmā tātad būs izglītības un kultūras un reliģiskās iestādes. Un tātad šajā tātad sadaļā ietver 3 objektus, un, protams, ka mēs sāksim ar zaļo sinagogu, kas ir tā kā atskaites punkts arī šai visai ekskursijai, jo tātad arī šis arī tātad ir gan ekskursijas tātad sākums, gan arī būtībā arī noslēdzošais etaps. Iepriekš jau kolēģi tātad konkrēti, tātad Karīna jau vairāk, plašāk pastāstīja par sinagogu. Es tikai no savas puses tātad varu piebilst, ka tā ir viena no 10 sinagogām, jo uz 1925. gadu tātad Borislavs Brežgo savā darbā min, ka ir 10 sinagogas, un arī pēc tātad 1936. gada statistikas, kas ir pieejams, tātad tiek uzrādīts, ka ir 10 kopā, tātad lūkšanas nami un sinagogas ir aptuveni 10. Līdz tātad 1918. gadam šis skaits ir variējis, tātad sākumā no 1, 2 un 3, beidzot ir lielākais skaits, kas minēts, tas ir bijis 12. Tātad sinagoga, tātad, kā jau vairāk kārt ir minēts, ir celta 1845. gadā un ir vienīgā no visām sinagogām, kas kādreiz ir bijušas Reizeknes pilsētā. Tātad nākamajā slaidā mēs redzam 2 objektus, kas ir arī saistīti ar tātad ebreju tautas vēsturi. Un pirmais tātad augšējā kreisajā stūrī tātad ir redzama vēsturiskā Latgales kultūra vēstures ēkas fotoattēls, un tātad ar šo ēku saistās ebreju tautības pārstāvji tātad saistīti ar to, ka
ēka ir celta laika posmā no 1857. Līdz 1861. Jo jau 1861. gadā tātad tagadējā Latgales kultūrvēstures muzeja ēka tiek tātad uzrādīta kā viena no 17 akmens būvēm vispār Reizeknes pilsētā. Un tātad ēku ir tātad ēkas celtniecību ir finansējis ebreju tautības pārstāvis Rivošs. Un tātad 1884. gadā šo ēku tātad Reizeknes pilsētas tātad valde atpērk no ebreju tautības pārstāvja Gordina, lai ierīkotu šeit tātad slimnīcu. Un, ja mēs runājam tātad par turpmākajiem šīs ēkas likteni, tad jāmin fakts, ka šajā ēkā 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē ir atradusies arī ebreju otrā pamatskola, un, diemžēl, nav zināms, uz kuru ēku tika tātad pārvietota šī skola, jo 37. gadā pilsētas valde tātad atvēlēja šo ēku Latgales kultūrvēstures muzejam, kas tajā laikā gan saucās tātad Latgales centrālā tātad muzeja biedrība, un no 37. gada tātad šī ēka bija muzeja pārziņā. Apakšējā stūrī, tātad kreisajā, mēs redzam bijušo Reizeknes valsts ebreju gimnāziju. Sākotnēji jāsaka, ka šī ēka atradās uz tātad šī skola, tā kā viņi izveidoja viņu jau būtībā uzreiz pēc Reizeknes atbrīvošanas 1920. gada sākumā. Un būtiski ir tas, ka pirmais tātad šīs gimnāzijas direktors, kas sākumā viņa gan bija ebreju vidusskola, šīs iestādes tātad direktors un izveides vispār iniciators bija ļoti pazīstams ārsts un sabiedrisks darbinieks Jefims Grodzinskis, kas bija šīs skolas tātad iniciators un arī pirmais direktors. Tātad skola sākumā atradās uz Daugavpils šosejas, kas mūsdienās ir Atbrīvošanas alejā. Un vēlāk, diemžēl pagaidām nav konkrētas informācijas, kad viņa ir pārcēlusies uz šo ēku. Tātad viņa pārceļās uz Ugunsdzēsēju ielu, kas mūsdienās ir Jurija Tiņainova iela. Un šī ēka atradās aptuveni tagadējā bijušā kinoteātra Jorika vietā un darbojās līdz pat tātad Otrajam pasaules karam. Un Otrā pasaules kara laikā, diemžēl, šī ēka tika iznīcināta, un tātad no šīs ēkas tātad mums arī par šīs ēkas atrašanos vietu mums arī īpaši, teiksim tā, reāli tātad uzskaties, tā kā objekta viņa, diemžēl, vairs nav. Tātad otrā sadaļa tātad ir dzīvojamās un sabiedriskās ēkas. Protams, ka šeit ir jāatzīmē arī vairāki pazīstami tātad Reizeknes tautības, tātad Reizeknes pilsētas ebreji, kas ir dzīvojuši kādreiz. Protams, tas ir Friedrichs Ermlers, Jurijs Tiņanovs, par kuru mēs dzirdējām arī plašāk. Tātad, protams, arī Arkādijs Naišlos, ļoti svarīga tātad ir arī Matuseviču ģimenes dzīvojamā ēka, jo būtībā šis ir tikai viens no 2 vispār zināmajiem gadījumiem par Reizeknes pilsētā notikušiem ebreju glābšanas mēģinājumiem. Tātad, un viņiem tas arī izdevās, un pavisam nesen tātad, kad Reizeknes Zaļajā sinagogā bija notika seminārs, mums arī ir izdevies uzzināt tātad konkrētu šīs ēkas atrašanās vietu, un tā ir tagadējā tātad Reiznes iela. Un tātad arī mēs esam noskaidrojuši šīs mājas atrašanos vietu. Protams, arī Jefims Grodzinskis, kas ir bijis arī Reizeknes pilsētas tātad pirmais domas priekšsēdētājs, pēc tam 2 reizes 17. gadā un pēc tam arī 21. gadā. Un pateicoties tātad arī Jefima Grodzinska arī
radiniekiem, personīgi tātad mazmeitai. Mums arī vakar ir izdevies arī precizēt un uzzināt viņu tātad dzīvojamās mājas konkrētu atrašanās vietu. Un, protams, tad sekojošs tātad objekts šajā sadaļā arī ir ugunsdzēsēju depo. Ja mēs runājam par ugunsdzēsēju depo, tad šeit ir tātad jāmin, ka fakts, ka ugunsdzēsēju depo tātad vispār tā kā biedrības vēsturē jau aizsākas 1875. gadā ar tās izveidi, un tātad viņa ir būtiska ar to, ka tātad ugunsdzēsēju depo bija savs pūtēju orķestris, kurā tātad darbojās arī vairāki ebreju tautības pārstāvji, un arī pašā depo strādāja vairāki ebreji. Tātad mēs varam arī apskatīties arī konkrētus fotoattēlus. Tātad viens no retajiem objektiem, kas ir saglabājies. Jā, arī Friedricha Ernera tāda dzīves vieta ar visu piemiņas plāksni, kas ir uzstādīta 78. gadā. Un ēka joprojām tiek apdzīvota. Un jā, protams, arī ugunsdzēsēju depo. Kā mēs redzam, protams, savu vēsturisko veidolu tas ir mainījis. Nav vairs oriģinālā tāda mazā tornīša, kur bija arī liels zvans, un ugunsgrēka gadījumā tātad šis zvans tika zvanīts. Un tātad ugunsdzēsēji devās uz izsaukuma vietu. Diemžēl pēc dažādiem avotiem viņiem bieži vien tas izdevās ļoti vēlu, jo ugunsgrēki notika kaut kādā attālākā pilsētas vietā, un kamēr viņi ar pajūgu aizbrauca, tikmēr tā ēka jau bija notikusi. Un jāmin arī tāds interesants fakts, ka 20. gadsimta sākumā ugunsdzēsēju depo darbinieki nodarbojās ar tādu neierastu, varbūt ugunsdzēsējiem lietu. Viņi apgādāja tātad vietējos pilsētas iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Tālāk tātad nonākam pie tāda visplašākās sadaļas šajā ekspresijas maršrutā, un tās ir tirzniecības vietas, uzņēmumu, finanšu tātad ēkas. Jāsaka uzreiz, ka pamatā lielākā daļa tātad ebreju uzņēmumu un tirzniecības vietu atradās tātad uz Latgales ielas un Brīvības ielas tagadējās. Un tātad, kā jau raksturīgs 20. gadsimta 20. 30. gadu daudzām tātad Latgales pilsētām, mazpilsētām, tātad ļoti raksturīga bija frontālā apbūve. Tātad būtībā viena ēka atradās blakus otrai cieši, un būtībā tātad vēlāk, tad, kad arī šīs ēkas arī tika iznīcinātas, būtībā tas arī viens no iemesliem, kāpēc arī tik daudz ēku sagruva, jo frontālās apbūves tās īpatnības, ka viņas ir ļoti cieši, nav nekādu atstarpju, un arī tas bija ļoti bīstami, kādā ugunsgrēka gadījumā, ja aizdegās viena ēka, tad par piemēram mēs varam pieminēt to pašu Lūdzu 38. gada ugunsgrēku, kad tā bija viena no īpatnībām, kad, aizdegās viena ēka un šīs frontālās apbūves stēļi, tad arī tika iznīcināts arī vairākas citas. Tātad viens no tātad svarīgākajiem objektiem, kas diemžēl ir zudis, jā, tā ir bijusi tātad Mantefeļa alus rūpnīca, kas ir tātad šī ēka ir būvēta 1870. gadā un atradās tātad Aizsargu ielā. Tas bija 20. gadsimta 30. gados, kas mūsdienās ir Valērijas Seiles iela. Un jāsaka, ka šis attēls apakšā, tas mūsdienu attēls ir tā kā aptuvens, jo, ja mēs salīdzinām, apbūvi un kartes, kur ir atradusies šī ēka salīdzinot ar mūsdienām, tātad tas ir bijis starp Valērijas Seiles ielu un mūsdienās Bērspils ielu, un tas ir tuvāk tā kā Rēzeknes upei. Un interesants fakts ir tāds, ka 1929. gadā tātad šajā ēkā strādāja 15 darbinieki, un uz to brīdi tas bija lielākais uzņēmums Rēzeknē. Tātad īpašnieks bija Movša Manteifelis, viens no turīgākajiem Rēzeknes ebrejiem, un viņš arī bija daudzu sabiedrisko organizāciju tātad dalībnieks, darbojās arī Ebreju bankā, un arī Rēzeknes pilsētas domē.
Jā, tad mēs nonākam pie vēl viena ļoti turīga ebreju tirgotāja. Tas bija Izāks Falkensteins. Tātad viņa tirgotavā atradās arī uz tagadējās Latgales ielas. Vietējie rēzeknieši varbūt, tad, ja es viņiem pateikšu, ka tā ir tur, kur ir ūdens akadēmija, jāatrodas pie tirgus, tas ir apmēram, kuri šī tirgotava atradusies. Un tātad apakšā tad mēs redzam otru, tātad mūsdienās tā ir brīvības, Latgales un atbrīvošanas celēs krustojums. Šī te ēka fotogrāfijā pa kreisi, kas ir ļoti saudabīga. Šeit ir atradies tātad Izaka Falkensteina kiosks. Un viņš tur ir tirgotas dažādas preces, tātad sākot, teiksim, ar kādām avīzēm, beidzot arī ar automobīļu piedarumiem. Tātad, diemžēl, šīs ēkas mūsdienā šī ēka nav saglabājusies, jo tātad ir aizgājusi bojā Otrā pasaules kara laikā. Tātad šeit ir redzama tagadējā Brīvības iela, jā, kas ir interesanti, tad šajā tātad vietā fotogrāfija, tātad kreisajā augšējā pusē, tātad Balanova maiznīca, kas bija ļoti iecienīta vietējo iedzīvotāju vidū. Un tātad šajā maiznīcā bija iesaistīta visa Balanova ģimene, kas šeit darbojās. Un, kas interesanti, tad ēka nav aizgājusi bojā Otrā pasaules kara laikā, bet 39. gadā, tātad mēs lejā redzam, tad mūsdienās šeit atrodas viesnīca Kolonna, un 39. gadā Latvijā tātad tiek uzsākts projekts, un daudzās pilsētās tiek būvēti tipveida viesnīcas, un tātad šīs konkrētās viesnīcas, tātad arhitekts ir Borbals, un 39. gadā tātad pilsētas vadība kopā ar ēku īpašniekiem panāk vienošanos, ka viņi pārceļas uz citām ēkām un šīs ēkas nojauc, lai varētu uzbūvēt tātad viesnīcu. Un jāatzīst, ka viesnīcu nepabeidza, viņu bija plānots atvērt 40. gada jūlijā, bet mēs visi lieliski tātad zinām, ka 40. gada jūnijā ienāca padomju karaspēks un tur bija arī dažādas, teiksim, finansiālās problēmas pēc tam, un tātad šo viesnīcu īsti arī nepabeidza, bet pabeidza pēc Otrā pasaules kara. Jā, tātad šeit mēs redzam tātad kādreizējo Surmoņina namu, tātad celts 1911. gadā, un interesants ne tikai ar to, ka šeit ir atradusies pirmā Latgales tipogrāfija, tātad darbs un zinība, bet arī tātad mēs redzam labajā stūrī, šeit darbojas teātra frizieris, tātad Izraels Gurēvičs, kas ir ļoti interesanti, jo šī frizētava darbojasies 20. gadsimta 20. gados, un tātad netālu atrodas arī mūsdienās tātad kultūras nams, kurā savulaik ir bijusi tātad Tautas pils, un šeit ir darbojies teātris, un tātad, acīm redzami, ir bijis pietiekoši daudz klientu, tātad teātra aktieri, kas arī ir bijuši tātad Izraela Gurēviča klienti. Un jāmin arī tāds interesants fakts, ka 1931. gadā Izraels Gurēvičs bija tātad Rēzeknes pilsētas frizieru apvienības priekšsēdētājs. Izrādās, ka arī tādas apvienības katrā pilsētā ir bijis. Nu, un tad mēs nonākam pie pēdējās sadaļas, tie ir memoriāli un piemiņas vietas. Tātad šeit ir 4, tas ir Leščinska dārzs, Vipingas, tātad Mešs, Ebreja kapsēta un Ančupānu memoriāls. Par Leščinska dārzu es īpaši nevēlētos tātad izplūst informācijā, jo tā kā mēs šodien dzirdējām arī Kaspars Zelis stāstīja, tad mēs varam, teiksim, konkrēti zināt tos skaitļus, tie 120 ebreji, kas šeit ir nogalināti, bet tas stāsts, viņi ir dažādi. Ir dažādas versijas, un es tagad sāktu šīs versijas tātad izklāstīt, tad tas būtu ļoti, ļoti ilgi, un mēs sēdētu līdz vakaram. Jo būtībā tātad pamats ir tāds, ka šeit 41. gada 15. jūlijā ir tātad
nogalināti 120 ebreju. Versijas, protams, ir dažādas, sākot ar to, ka šie ebreji ir bijuši ieslodzīti sinagogā un pēc tam nogalināti. Vēl viena versija, ka tie ir bijuši lielāko tātad rūpnīcu strādnieki, un kuri ir atvesti, un tātad viņus ir nogalinājuši Aindzats grupē. Tātad šie cilvēki. Un informācija pretrunīga, bet fakts nemainās ar to, ka šeit tiešām tātad 41. gada 15. jūlijā ir nogalināti šie 120 ebreji, un tikai jāmin fakts, ka tātad šī vieta, kāpēc Liščinska dārzs, tāpēc, ka līdz 41. gada, tātad 14. jūnijam, tātad šajā aiz žoga šajā vietā dzīvoja tātad Liščinsku ģimene, un tātad viņiem piederēja viņiem bija šīs dzirnavas, un tātad 41. gada 14. jūnijā Liščinsku ģimene tika izsūtīta uz iekšējos rajoniem, un tātad šīs īpašums palika pamests, un līdz ar to viņš tātad kalpoja šiem tālāk šiem tātad skumjajiem notikumiem. Vīpingas mežs, ja mēs runājam par Vīpingas mežu, tātad šeit ir uzstādīts arī tātad gan tātad piemiņas akmens un piemiņas plāksne. Sākotnēji pirmā piemiņas plāksne uzstādīta 74. gadā un vēlāk tātad 2000. gadā atjaunota. Un šeit tātad šī vieta saistās ar 43. gada pavasari. Šeit tika nogalināti ne tikai ebreji, tātad, bet arī tātad dažādi tātad valdošās varas, teiksim, valdošajai varai tātad valdošās varas pretinieki, un tātad runājot par šiem ebrejiem, kas šeit tika nogalināti, tad tie bija pārsvarā tie, kas bija tātad palikuši dzīvi, bet tātad palikuši dzīvi, jo tātad viņi bija, teiksim, kādas konkrētas profesijas pārstāvi, ko, teiksim, izmantoja tātad konkrētiem, teiksim, mērķim, vai tas bija, teiksim, kāds ārsts vai citas profesijas pārstāvis, kas bija konkrētajā laikā noderīgs. Tātad šodien par ebreju kapsētu mēs arī pietiekoši daudz, manuprāt, dzirdējām, un jāatzīmē tikai tas, ka tātad kapsēta izveidota 1786. gadā, tātad tās ziņas pirmās ir, un viņa dalās divās daļās, tātad ir tātad kreisajā augšējā stūrī, tātad kapsētas vecā daļa, jā, un šī tātad kapsētas vecajā daļā tātad apbedījumi notika aptuveni līdz tātad 2. pasaules karam, un vēlāk tātad pēc kara gados, kad viss pamazām tika atjaunots, tātad apbedījumi sāka norisināties tātad jaunajā kapsētas daļā. Un tātad runājot tālāk par kapsētu, tātad šeit atrodas arī 2 holokausta pieminekļi, kas ir veltīti šeit nogalinātajiem tātad ebrejiem, tātad tās aptuveni ir 41. gada jūlija beigas un tātad augusta pirmās nedēļas. Un tātad kreisajā augšējā stūrī tātad šis holokausta piemineklis atklāts ir 1980. gadā un vēlāk 89. gadā viņš ir atjaunots. Un savukārt labajā stūrī fotogrāfijā mēs redzam tātad šo pirmo pieminekli, kas ir uzstādīts jau pēc 2. pasaules kara, kaut kur 40. gadu tātad 2. pusē, un tātad lejā pie upes, kur arī aptuveni arī tātad notika šīs ebreju tātad masas slepkavības. Jā, un tad mums paliek Ančupānu memoriāls. Ančupānu memoriāls tātad arī saistās tātad ar 2. pasaules karu, un šeit jāsaka, ka
šeit tika iznīcināti tātad ne tikai vietējie ebreji, bet arī tika tātad atvesti arī ebreji no citām apdzīvotām vietām. Un šeit tātad tika nogalināti arī Audriņu ciemu iedzīvotāji 42. gada janvāra 1. dienās. Un arī tātad citi tātad nacistiskās Vācijas tātad režīmā tātad pretinieki. Un kopējo skaitu es jums gan neminēšu, jo šie skaitļi tātad dažādos avātos var būt dažādi, un tie ir vairāki tūkstoši, protams. Un jāsaka, ka tātad memoriāls ir atklāts 1973. gadā, taču oficiāli memoriāls ir atklāts 1974. gada 27. jūlijā, un tas nav nejauši. Šī diena ir bija izvēlēta ar to, jo tātad apritēja 30 gadi, kopš Padomju Savienība bija atbrīvojusi Rēzeknes pilsētu no nacistiskās Vācijas tātad karaspēka, un šis pasākums mēs arī fotogrāfijā vēsturiski redzam, tas bija diezgan pompozi, un tātad būtībā vairāk šeit pastāvošā vara, teiksim tā, varbūt ne vairāk domāja ne par to, teiksim, upuru pieminēšanu, cik par, teiksim, savas ideoloģisko tātad nostādņu tātad spodrināšanu. Un jāsaka, ka memoriāla autors ir tātad Alfons Kiškis, un tātad mēs labajā stūrī tātad redzam centrālās statujas ābele, tātad autora ir tātad Rasa Grīnberga Kalniņa, par ko viņa vēlāk arī saņēma tātad Latvijas PSR, tātad Mākslas akadēmijas, tātad arī prēmiju. Tātad, ko mēs varam secināt no šī ekskursijas maršruta? Tātad, no tā izriet, ka, diemžēl, lielākā daļa tātad objektu ir zuduši, jā, un tie ir būtībā lielākā daļa ir zaudēta tātad 44. gadā, aprīlī, tātad, jā, Padomju aviācijas tātad bombardēšanas rezultātā. Un savukārt citi atkal ir pārbūvēti, bet tomēr ir saglabājušies. Un pagaidām arī trūks tādas konkrētas informācijas par atsevišķiem objektiem, taču pie šī maršruta joprojām tātad mēs strādājam un ceram, ka tas tiks tātad attīstīts un pilnveidots, jo arī tagad ir konkrēti, tātad ir jau zināmi arī aptuvenie objekti, ko varētu iekļaut. Protams, vēl vajag tātad konkrētu informāciju un precizēšanu veikt, un tādā tātad veidā mēs šo objektu ne tikai paplašināsim, bet arī, teiksim, dažādosim, lai arī Rēzeknes pilsētas tātad iedzīvotājiem, viesiem tātad būtu rastos šis plašāks priekšstats par ebreju tautības pārstāvjiem, gan par viņu nodarbošanos, gan par reliģisko dzīvi, gan arī par tātad izglītības sfēru, jo ebreji bija ne tikai tātad tirgotāji, kas ir, teiksim, tā klasiski, bet viņi bija arī citu pārstāvju, tātad jomu pārstāvji, gan ārsti, gan arī, teiksim, fotogrāfi. Mums arī Rēzeknē vairāki bijuši ebreju tautības pārstāvji un arī izglītības darbinieki, tāpēc mēs ceram, ka arī nākotnē mēs spēsim šo tātad maršrutu arī attīstīt uz priekšu. Tātad liels paldies!